Sveika tautā, te pilsētnieks laukos ar apakšrubriku mini traktorists. Jā, tie, kas man seko, redzēja nesen, kad dažas nedēļas atpakaļ es rādīju vienu interesantu video par mini traktoriem. Proti, es esmu izdomājis, ka man vajag tos 2 hektārus kaut kādā veidā apkopt un ar rokām to izdarīt, gandrīz nav iespējams, ir īpaši manā vecumā un manā komplektācijā. Līdz ar to, ja kāda interesē, jūs varat paskatīties iepriekšējā video, kurā es izgāju cauri cenām un piedāvājumam Latvijas tirgū. Un šodien ir tā diena, kad es rādīšu video, kādu gan traktoriņu man atveda. Tas tajā video palika tā kā noslēpums. Nu ko, kāds būs traktors, kāda būs turpmākā dzīve, to mēs redzēsim. Un sākam jau tūlīt. Hei, vasali, puiši! Jū! Vai cik suns priecīgs! Jā. No šitāds mirklis atbildīgs pirmoreiz pienāk te pie savu jaunā traktoriņa. Kameras griežās. Sveiks, Dāvid! Sveiks, Edgar! Reka šeka sagaidīja jūs pie sevis. Kā jūtaties pierobežā pie Lietuvas? Ļoti skaista zeme. Upe, bagātā ar ūdeni. Labi lauki. Tiešām esi nonācis labā vietā no tās pilsētas. Ķeramies vērsim pie ragiem un īstenībā es atstāju intrigu galu galā kādu no tiem daudzajiem traktoriņiem, kurus es redzēju pie jums, saucamajā šourumā, es galu galā izvēlējos. Izejot visus, mēs palikām tā kā pie 2 versijām. Viena bija 26 zirdzīgais, un otrs bija 22 zirdzīgais. Un es neskapēc izvēlējos mazāko. Laikam tāpēc, ka neesmu tik liels, lai brauktu ar tik lielu traktoru. Varbūt noprezentē galu galā, kas pie manis ir atbraucis, kas tas tāds ir pa zvēru un kā viņu lietot. Klausies, tas ir ļoti labs aparāts, Janmārs. Viņam ir 22 zirgi, kā es redzu taviem laukiem, 2 hektāriem. Tas ir ļoti labs aparāts. Viņam būs pietiekami jaudas, lai grieztu šito nelielo fraizīti un kādu sniedziņu patīrīt ziemā, visiem taviem darbiem. Tev es redzēju, tur piekabīte laba ir. Jā. Viņam būs kā reiz pēc izmēra. Pagājušajā reizē, būdams pie jums, tā arī nedabūju to atbildi. Kāpēc ir tik daudz to zirga spēku un kā viņi galu galā atšķirās un kā norientēties, cik tādu to zirgus vajag? Klausies, tur ne zirgos, ja tā džela runa, tur vairāk pēc svara. Traktors viņš vērtējas vairāk pēc svara, ne pēc zirgiem. Piemēram, 22 zirgi, tas ir piemājas mazās saimniecībā, kur tev ir 4 vai 5 aitiņas, kaut kādas tur dažas vistiņas. Tas ir pats labākais variants. Un šitam traktoram arī ir kādi varbūt 800 kg svara. Tas ir pilnīgi pietiekami. Var paņemt 26 zirgu, viņš bija drusku lielāks pēc izmēra. Ja nav tik lielu darbu, liels traktors laukos arī nav vajadzīgs. Es domāju, pilnīgi ar 22 zirgu vai pat 20 būtu jau pietiekami. Man liekas, ka šie te Japāņu mini traktori ir īsti derīgi latviešiem šeit. Ir īpaši tādiem kā es, kuriem tiešām nav tur baigie hektāri un ir tiešām 4 aitiņas un pāris hektāri. Jā, tik tiešām kā tu. Jo paskaties, vai tad šitas ir līdzīgs uz traktoru? Jā. Paskaties, labi, šeit viņš ir līdzīgs, bet šeit. Vai tad viņš ir līdzīgs uz traktoru? Speedometrs, odometrs, tahometrs, kā mašīnā. Tālāk, revers. Rokas gāza, kruīz kontrola, saproti, kā tev, kā Audi. Kruīz kontrola, nopietni? Jā, kā Audi, saproti, ielikt kruīzu. Saproti, manuālā kārba ļoti ērta. Visi ātrumi rindā iet, bet bez sajūga nevar pārslēgt. Manuālā kārba. Es domāju, tas ir ļoti labs variants. Īpaši tev kā pilsētniekam, bijušajam. Tev, pa druskai pierast pie laukiem ideāls variants. Ir drošības duga, paskaties aizmugurē. Te virsū ar laiku kādu jumtiņu mazu var pielikt klāt. Tas ir drošības duga, ja pēkšņi es apmetos riņķī un kaut kur sāk kuliņot? Jā, arī. Viņa
glāb traktoru, tavu dzīvību. Ja tu esi pat piesprādzējies, tā ir drošības siksne. Nākošais jautājums, kad es arī painteresējos, paskatos, un es iedomājos, kā es iemācīšos viņu vadīt? Tur ir tik daudz visādi kloķi, un tur ir ātrumi, un tas ir pavisam savādāk nekā ar vieglu automašīnu. Nu, tas ir gandrīz kā ar vieglu automašīnu, tikai ne ar automātu, ar manuālo kārbu. Jā, ap citu, man ir tāda doma, ka viņām varētu iedot kaut kādu iesauku, jo es tā nevaru nākt pie viņa un japāniski runāt. Man viņš tā kā Jānis Māris liekas. Varbūt jums ir kaut kādas idejas, kā viņu nosaukt, jo es gribu atnākt no rīta un teikt, sveiks, Jancīgais Māri! Ko mēs šodien ar tevīm darīsim? Proti, dodiet savas idejas, kā mēs varētu nosaukt. Modelītis. Forte. Kaut kāds skaļais. Klausies, atraujam haubi vaļā. Bet viņš pavisam ir, nav viņš forte, viņš pavisam ir klusais. Paskaties, izpūtais, ieslēpts iekšā. Nav nekādas trubas, kura maisītu tev braukt tur zem kokiem. Te ir parasti šitien tā. Skurstenis, jā. Bet, paraujām vaļā un parādām, kas tā pārsegu vajag. Mācītiem vēdarāju. Šeit kur tā. Nekāds paskaties, viss tīrs. Tas nav kopts traktors kaut kāds pie mums, mēs viņu ar lupatiņu pat neslaucījām. Viņš kāds bija, tāds arī atnāca pie tevis. Paskaties, kādi Japāņi, viņi kop savu tehniku. Paskaties, iekšā krāsiņā, visu oriģinālais. Daudz jau uztrauc tas, ka, no Japānas atzīts, nepazīstams traktoriņš, kā te ar viņu pēc tam tik galā, kas ar rezerves daļā. Vai te es pie vietējā traktorista aizbraukšu un viņš spēs man kaut ko palīdzēt, ja kaut kas man neies? Es pat nezinu. Ja viņam tāda traktora nav, laikam nespēs. Bet detaļas Latvijā ir atrodamas, kaut vai pie mums. Pie mums tu visas detaļas gandrīz arī vari dabūt. Esot pie jums, redzot, ka tie džeki, kas viņus remontē un apkopi, nav Japāņi. Es saprātu, latgalieši tiek galā, tad jau arī tad acīm redzot vāra viņi tik nekas sarežģīs, tev vairāk nav, jā. Tātad 3 cilindri, šķidrā dzesināšana. Tas bija laikam galvenais, kas man tā kā pēc loģikas likās pareizi, jā? Pareizi, protams. Galā, tomēr radiators ir nevis gaisa kaut kā tā kā parožica. Ar viņu var braukt un strādāt. Labi, ko mēģinām tad, tātad es davai kāpju iekšā. Jā. Kāpju iekšā. Es jau pie jums ar viņu tā kā pamēģināju pabraukt. Pirmais ir šie te pedāļi. Labi, to es saprotu, ka tas ir sajūgs, un tās ir bremze. Jā. Un tas mums pēkšņi ir atšķirībā no viegla automašīnas otrādāk. Vienīgais tev tur bremze dalās uz 2 pusēm. Tas ir katrai riepai pa bremzītei. Vai tiltam? Nē, tas ir uz riepu. Katras. Uz riepu? Jā, tu vari. Pareizi, jā. Tur bija funkcija kaut kāda ātra apgriešana. Jā, tu vari šito attaisīt un spiet uz vienu bremzi. Un tev, piemēram, šitā riepa, viņa nobloķēsies. Saproti? Un tad tā skaidrs. Redz, kā es... Pārsvarā tā ir. Tā. Tātad, kas te man te pa kloķiem ir? Kas šitais? Tas ir revers. Uz priekšu, uz pakaļ, jā? Uz priekšu ir 4 ātrumi un uz aizmugurē ir 4 ātrumi. Šitais man bija, tu teici, kruīz kontrole? Jā. Gāze uz rokas. Ieliki gāzi un brauc. Un šitais bija? Freizes atmiņa. Atmiņa. Jā. Forši. Rekur jautājums. 1105 stundas. Tas skaitās daudz vai maz? Es domāju, tas ir normāli dēļ šitiem gadiem. Tas varētu būt pat maz, jo viņi varētu braukt līdz kādiem 7–10 tūkstošiem mierīgi. Mājas apstākļos viņi nestrādā pilnām dienām. Viņi reizi nedēļā tur stundiņu 2 pastrādā, kādu piekabīti aizvelk, atvelk baļki no meža, papļauj, un viss. Un tā viņi ekonomiski saudzīgi dzīvo savu dzīvi. Pārsvarā, kad mēs pērkam vieglās automašīnas, tad mēs skatāmies to kopējo nobraukumu, lai nav nojāts. Tāpēc arī iedomājos man to viņās komentāros rakstīt, Zveja, tev ir iesmērējuši
vecu nojātu Janmāru, un tu te kaifo. Ar Latgales čaļiem man ir vienkārši saruna. Es saku, jums jau pēc tam būs jādzīvo ar to, ko jūs esat man atveduši. Ja man kaut kas neies, es jau tur nelikšos mierā. Davai, mēģinām viņu ko? Ieštapselēt kaut ko? Tu gribi viņu iedarbināt? Nu jā. Tad jāuzspiež sajugu. Tā, uzspiež sajugu. Tad jāpagriež atslēgu uz pirmo iedaļiņu. Svecīte ir pasildījusies, lampiņa ir izdisusi un darbina. Iet labi. Nu, lai izkustētos no vietas, kas man jādara. Tev ir Pirmais ir ielikts un vienkārši reversu uz priekšu. Pacēli gaisā, šito pacēli gaisā un uz priekšu, jā. Lai pa druskai dot gāzīti. Tātad es braucu. Jā, tas ir rokas gāze. Tāpat uz aizmuguri. Jā. Pīks! Suns dzirdējis, ka es braucu atmuguri. Jā. Skaidrs. Šitais pie gāzīte. Jā. Frēze mums slēdzas pie otās rokas. Te ir rakstīts PTO, tā ir frēze. Tagad mums ir neitrālajā. Frēzēt vislabākais laikam būtu uz pirmā ātruma, bet to vajag pārbaudīt katram saimniekam. Katram savādāk patīk. Vai ātrāk, vai lēnāk. To vajadzēs testēt dārzā. Bet te ir 3 ātrumi mums, un viņš tagad stāv neitrālajā pozīcijā. Ja es viņu ielikšu pirmajā? Pirmajā. Frēze griezīsies uz pirmā ātruma. Tas būs cik tur? Tas ir šitais? Nē. Tas ir pazeminātie, paaugstinātie. Tā ir frēze, jā. Griežas? Vēl nē, atlaid sajugu. Jā, griežas. Griežas, skaidrs. Tā, šitais tiek apakaļ. Jā, neitrālajā. Aptuveni šitās te moments. Tik tālu es esmu ticis, tagad es viņu noslāpēšu, lai mēs varētu parunāt tālāk. Jā, ar kloķiem es apmēram esmu ticis skaidrībā. Gan jau es te sākšu braukt un viss te būs forši, bet man gribētos uzreiz, kamēr jūs esat klāt, pamēģināt vēl kaut ko bišķiņ padarīt ar zemi. Zin kā, silta ziema, nav nekas sasalis, un man te sieva saka, ka vajadzētu kādu vadziņu jaunu uztaisīt, kaut kādu sīpoliņus, tur burkāniņus. Tāpēc es domāju, davai, kamēr jūs esat te, izbraucam tur. Jo kāds no jums man teica, ka man uzreiz nevajag arklu, jo to pašu var daudz ko izdarīt ar šo te frēzi. Jā, tik tiešām. Ar frēzi tu vari uztaisīt dārzu kaut vai no nulles. Paņemt, pieņemsim, pat uz šīs pļavas ar kādām 4 reizēm nojāt, maksimums 5. Tu jau dabūsi gatavu vietu, kur stādīt. Varbūt jaunu dārzu vajadzētu frēzēt pirms ziemas, lai zālājs šitā kārtiņa viņa apraktos zem zemes un līdz pavasarim satrūdētu. Jo tā uzreiz nevar. Tur būs daudz zāles. Bet tā ar laiku arklis gandrīz vai nav vajadzīgs. Nē, ir cilvēki, kuri principiāli saka, man vajag arklu un dodiet man arklu. Es pērku arklu un viss. Bet es tev tūlīt nodemonstrēšu, ka šis traktors, viņš var uztaisīt dārzu pat bez arkla pavasarī. Iesēdies, nolaidi, ieslēdzi un brauc. 1-2 reizes dārs būs uztaisīts. Super, braucam mēģināt. Davai es pamēģināšu viņu atkal piešķilt. Tu droši ņem brauc līdz dārzam, tur mēs samainīsimies. Pabrauc uz traktorā. Salauzīju. Nē, pagaid, es nezinu. Žik, akumulatora nav. Labi, ka pārskaitiet. Jā, viss. Tad palikām uz vietas. Bet šito situāciju rādīt jums skatītāji visu? Tā ir. Nē, traktori vispār ir labi. Traktori ir labi. Iebrauc nauzās čangaļī. Ir sūdi.
Tas jūs tā? Jā? Nu, esam drusku nodemonstrējuši traktoru. Katram traktoram atkal sava pieeja katram traktoram. Jā. Un šeit ielaidu visā zemē, iedevu gāzi, un viņš labi iestrādāja sienu plus veco zemi šito. Šitas viss līdz pavasarim vēl satrūdēs. Žēl, ka nav sniega. Tā vispār būtu perfekti. Un tā kartupeļus kādus sastādīt, sīpoliņus, burkanus. Tas ir ļoti labs traktors šitam visam. Labi. Nu jā, tāds ātrais apskats un dokumentāls stāstījums par jūsu ierašanos ir tapis. Es turpmāk jums parādīšu vēl daudz ko interesantu, ko es piedzīvošu ar šo te vēl nenosauktu vārdā Jāni Māri. Nu, saki, kā mēs tālāk varam darboties. Man noteikti vēl kaut ko vajadzēs, un es jau noteikti braukšu pie jums. Un cik es zinu, jums arī periodiski nāk kaut kādi, pievedumi, ja? Jā. Tu domā jau nomainīt traktoru uz citu kaut kādu, ja? Man vajadzēs vēl pļāvēju klāt noteikti un vēl kaut ko, Jā, mums ir pļāvēji, mums ir daudz visādas tehnikas, un kad nāk sezonas tuvāk klāt, tu droši brauc vēl pie mums. Kādu uz jumta reliņiem mēs te uzliksim virsū kādu pļaumašīnu un vedīsi tu strādāt. Jā. Proti, gribi, negribi, bet iepērkot šādu te traktoru arī mums paliek kaut kādas attiecības, jo acīm redzot rezervas daļas caur jums, kaut kādu palīdzību caur jums, kaut kādu papildus aprīkojumu arī tikai caur jums pārsvarā. Jā. Bet, lai jums neliekas, kad latgaļi man ir absolūti nopirkuši, tad es jums apsolu, ka es parādīšu arī citiem novadiem vietas, kurās šāds te traktors var dabūt. Jo es esmu bijis pie daudziem. Arī esmu bijis tur pie Cēsīm, nesen biju Jelgavā, protams, arī Aglonā. Bet tā kā Latgalē viss sākās, un iespējams Latgalē arī beidzās, tad Latgale ir tuvāk, un tāpēc es arī ar Latgali darbojos. Kaut gan man jau daudzi komentāros teica, tev jau leiši blakus, tie jau ir baigie naži. Es ar vietējiem sadarbojos. Jā, nobeigumā vēl piebildīšu to, ka, ja jums ir TikToks, tad piesakojiet papa Toto. Papa Toto. Papa to un Toto un Toto. Tur ir daudz video maliču puiši, ka jūs darbojaties. Padruskai cenšamies. Jā, tāpēc es arī uzreiz uzķēros, ka jūs esat darbīgi. Jā. Aktīvi. Tā kā es tagad dzīvošu ar šo te Japāni. Čau visiem! Jā.